Man bija sajūta, ka man kaut kā trūkst. Dienas neatšķirās cita no citas, nekas nemainījās. Valdīja tukšums un garlaicība. Mana vecāka to nesaprata. Ja nebūtu man labākā drauga Mārtiņa, es sajuktu prātā. Viņš bija tas, kurš sazinājās ar Robertu. Roberts uzrakstīja, ka viņš kaut kādā portālā ir redzējis mūsu fotogrāfijas un video, ka viņš meklējot jaunas sejas modes reklāmām un ka mēs esot ideāli piemērot šim darbam. Viņš piedāvāja piedalīties kastingā. Mēs bijām šokā par to, ka viņš mūs ir atradis. Lai aiziet uz šo kastingu, mums bija jāatprasās no skolas un jāsaņem vecāku atļauju, bet tas bija tā vērts. Roberts izrādījās reāli foršs. Studijā apgrozījās daudz interesantu cilvēku, atmosfēra bija superīga. Fotosesija nebija veiksmīga, izrādījās, ka viņi reklāmai meklē citus tipāžus, bet tam nebija nozīmes. Es iepazinos ar foršiem cilvēkiem, nonācu pasaulē, kur fotogrāfi, mākslinieki un aktieri gaida savu īsto lomu. Es jutos novērtēts, jo viņi pieņēma mani kā savējo. Mani klases biedri palika otrajā plānā. Reiz es tiku uzaicināts uz to ballīti. Tajā vajadzēja būt arī Maijai. Man teica, ka viņai esot sakari un ka ir vērts ar viņu iedraudzēties. Es gribēju ar viņu iepazīties. Mārtiņa vecāki nepalaida un gala galā es devos viens. Man ar senčiem nebija nekāda problēma. Pateica, ka pārnakšņošu pie drauga un viss. Neviens neko nejautāja. Es nekad agrāk nebiju bijis tādā tusiņā. Tas bija vienreizēji. Un es iepazinos ar Maiju. Viņa bija vecāka nekā es domāju, tā ap 30. Bet kompānija bija daudzveidīga un atvērta pat pret tādiem sīčiem kā es. Nepagūne attapties, kad bija jau 4 no rīta. Cilvēki sāka izklīst. Roberts, Maija un vēl daži grasījās pārnakšņot viesnīcā un paņēma arī mani līdzi. Pa ceļam Roberts man pastāstīja, ka es patīkot Maijai un ka viņš manā vietā nelaistu garām tādu izdevību. Es nodomāju, ka man nav ko zaudēt, bet varu daudz iegūt. Kad pamodos, Maija bija jau prom. Uz galda es atradu dažas banknotes ar zīmīti. Tas tev? Es nospriedu, ka viņa ir kaut ko sajaukusi. Biju cerējis, ka viņa man kaut kā palīdzēs, bet nauda? Es sajūtos dīvaini. Aizsūtīju viņai īsziņu uzrakstīdams, ka viņa ir aizmirsus naudu numuriņā, bet viņa atbildēja, ka atstājusi to man un ka cerot uz turpmāku sadarbību. Es darīju, ko viņa gribēja. Apmaiņā pret to man bija viss. Ballītes, drēbes, gadžeti, nauda. Reizēm es satikos ar Maijas draugiem, arī viņi neskopojās. Es pateicu vecākiem, ka pelnu dalīdams reklāmu lapiņas. Viņi ticēja, ka šis ir iemesls manai aizņemtībai pēc skolas un brīvdienās. Man likās, ka viss iet gludi, bet tā tas bija tikai kādu laiku. Es iepazinos ar mana vecuma meiteni un iemīlējos. Es gribēju normālas attiecības un nebūtu zēns pēc izsaukuma, kam maksā vai dāvina dāvanas. Es pateicu Maijai, ka viss ir beidzies un mēs vairs nesatiksimies. Viņa sāka trakot, viņa kliedza, ka tikai viņa var izbeigt attiecības, ka publiskos mūsu fotogrāfijas un iznīcinās manu reputāciju, ka mana meitene uzzinās, ka esmu žigolo.